orķestra karavīri un zemesargi. Augsti godājamais Nacionālo bruņoto spēku komandieru kungs, augsti godājamais zemesardzes komandieru kungs, zemesargi, klātesošie. Sveicu jūs visus mūsu zemesardzes dibināšanas 35. gada dienā. Vārds zemesargs skaidri pasaka, tas ir cilvēks, kurš sargā zemi. Bet ne tikai zemi. Zemesargs ir arī ģimenes sargs, sirdsmiera sargs, valsts sargs. Zemesargs uzņemās atbildību par to, kas ir svarīgs. Mana Latvija, mana atbildība nav tikai sauklis. Ja mēs paši veidojam Latviju, un mēs paši tai piešķiram vērtību. Un mēs paši, neviens cits, to nesargās. Jo nevienam citam mūsu Latvija nebūs tik dārga un mīļa kā mums pašiem. Zemesargi, liels paldies jums visiem par to, ka padarāt mūsu Latviju drošā. Paldies par to, ka darāt to brīvprātīgi. Paldies par to, ka veltat savu laiku, savu personīgo laiku, ieguldat zināšanas un ieguldat savus talantus. Paldies, ka motivējat citus, savus draugus, savus tuviniekus, savus darba kolēģus. Un mēs labi zinām, ka zemesardze tas nav tikai pienākums. Zemesardze tā ir arī virkne ieguvumu. Tā ir iespēja dot savai valstī, savai zemē. Tas ir gandarījums. Tā ir savstarpēja uzticēšanās. Un zemesardze tie ir jauni draugi. Tās ir jaunas draudzības. Un paiet dažreiz gadi, lai saprastu, ka var iet kopā izlūkos. Taču zemesardzē šo saprot ātri. Šodien mēs redzam daudz lepnu seju. Šodien mēs redzam, ka zemesardzē pievienojās daudz jaunu biedru. Un diez vai mūsu zemesardze būtu mērāma tūkstošos, ja mums nebūtu kopīgas atbildības par savu valsti. Un arī šodien, kamēr mēs šeit pie brīvības pieminekļa atzīmējam 35. mūsu zemesardzes gada dienu, daudzi zemesargi pilda savu pienākumu, likvidējot un palīdzot likvidēt postošās vētras sekas, jo jūsu dienests nebeidzās nekad. Zemesardzē ir gaidīti dažādi cilvēki.
dažādos vecumos. Mammas, tēti, māsas, brāļi, inženieri, pavāri, ārsti, celtnieki, visu specialitāšu profesiju un sociālo grupu cilvēki. Jo visa Latvija mums ir mīļa un sargājama. Un tā ir iespēja katrā novadā, katrā pilsētā darīt labu savai valstī. Vai tā būtu Zemesardzes 1. Rīgas brigāde, vai tā būtu Zemesardzes 2. Vidzemes brigāde, vai tā būtu Zemesardzes 3. Latgales brigāde, vai Zemesardzes 4. Kurzemes brigāde, vai atsevišķās Zemesardzes vienības. Es gribu teikt lielu paldies mūsu starptautiskās sadarbības partneriem, jo mēs kopā veidojam un pilnveidojam mūsu prasmes un taktiku. Ja tas ir nemitīgs process mācīties. Es gribu teikt lielu paldies visiem tiem, kas pirms 35 gadiem mūsu zemesardzi veidoja. Pirmajiem zemesardzes komandieriem, virsniekiem un zemesargiem. Jūs nebaidījāties toreiz, jūs izveidojāt mūsu bruņoto spēku pamatu. Zemesargi. Lepnums nav netikums. Tā es saku šeit, jo šodien es un visa mūsu valsts esam lepni. Mēs lepojamies ar jums. Un es aicinu jūs lepoties un priecāties un vienkārši nosvinēt šo skaisto lielo dzimšanas dienu. Tāpēc mana Latvija, mana atbildība, lai skan šodien un ikdienā, visā Latvijā un ikvienā sirdī. Dievs svētī Latviju!